iedomājies, tu izdari savus gāzītes, un tad tāds, cik skaists smaržo pēc šokolādes. Sveiciens visiem sieviešu dienā, ir klāt jaunais video, un tas, par ko es šodien gribēju parunāt, ir par šokolādi, jo dažiem puiši un vīrieši savām sievietēm, mamām un visiem pārējiem vēlas uzdāvināt šokolādi, jo tā ir diezgan liels dāvana, bet jums noteikti ir jāzina kādi fakti par viņu, interesanti, protams. Un arī to es jums šodien taisīšos pastāstīt, bet neaizmirstiet, ka arī vēl joprojām norisinās konkurss, kurā jūs varat piedalīties, un tad es domāju, ka mēs varam sākt mūsu faktus. Pirmais fakts. Ja tu apēd katru dienu par šokolādes tāfelītē tumšās šokolādes, tu pamazini savu sirds slimību saslimšanas risku par 1/3. Un tas ir diezgan daudz, tāpēc ēdiet tumšo šokolādi katru dienu. Otrais fakts. Amerikāņi vienā sekundē kopā apmēram apēd 68 kg šokolādes. Iespējams, tāpēc viņi ir tik... Tātad secinājums: neēdiet katru dienu šokolādi. Pietiks ar sirds slimībām. Trešais fakts. Ir pieejams un izgudrotas tādas tabletes, kuras tavus gāzes, kas iznāk no tavas pēcpuses, pārvērš par šokolādes smaržiņām. Teiksim tā, ka tu pieradies vai nopirkšies, nezinu, tas nav smuks vārds. Tev nevis smaržo tā kā vienmēr, bet pēc šokolādes, un manuprāt, tas ir diezgan efektīvi. Iedomājies, tu izdari savus gāzītes, un tad tāds, cik skaists smaržo pēc šokolādes. Ceturtais fakts. Apēdot vienu tāfelīti šokolādes, tu apēd apmēram 8 kukaiņus. Tas ir diezgan briesmīgi, vai ne? Kā domā, vai vispār ēst šokolādi? Jo 8 kukaiņi. Piektais fakts. Visi mūs maldina sakot, ka baltā šokolāde ir šokolāde, jo viņa nesatur nekādus kakao piedevas, teiksim tā, un tas viņu nepadara par šokolādi. Tātad baltā šokolāde nav šokolāde. Sestais fakts. Vīrietis, kurš izgudroja šokolādes cepumus, jeb cepums ar šokolādes gabaliņiem, savidē pārdeva Nestlé nevis par naudu, bet par to, lai viņi visu viņu atlikušo dzīvi pievadātu viņam šokolādi. Labs paņēmiens, vai ne? Vajadzētu izdomāt kaut ko ar šokolādi saistītu. Septītais fakts. M&M's tika izgudrots 1941. gadā tiem karavīriem, lai viņi varētu izbaudīt šokolādi tā kā tā neizkūst. Un tātad tas ir kaut kāds savā ziņā labums no Otrā pasaules kara, jo, karavīriem vajadzēja šokolādi. Astotais fakts. Letālā doze, jeb tas, cik daudz jūs apēdot, jūs varat nomirt šokolādes, tie ir 10 kg, apmēram 10 kg. Tātad, ja jūs apēdīsiet tik daudz vienā rāvienā, tad, diemžēl, nevajag ēst daudz šokolādi. Devītais fakts. Šokolāde var saslimdināt, jeb radīt slimības, vai pat nogalināt suņus. Tāpēc lūgums nebarojiet savus suņus, vai arī, ja jūs... vienkārši nebarojiet savus suņus ar šokolādi. Tam ir paredzēta suņu šokolāde. 10. fakts. Pasaulē vispārdodākā šokolāde ir Snickers. Tas ir diezgan... laikam jauki, bet man Snickers īpaši. Bet tas jums nav jāzina, tas arī viņiem nav jāzina. Tas bija arī viss, ko es jums šodien vēlējos pastāstīt par šokolādi. Aizietiet uz veikalu, iepriecināt sevi un savu kuņģīti ar kādu šokolādes gabaliņu. Un es jums vēlējos vēl uzdot vienu jautājumu. Tātad, kura šokolāde jums vislabāk garšo? Kāda veida, baltā, tumšā, netik tumšā, vai arī kādas firmas? To droši rakstiet komentārā. Un tad jau tiekamies nākamā svētdien, droši spēlēt like, subscribe un piedalieties konkursā. Un tad jau līdz nākamajai reizei. Priecīgu sieviešu dienu un pagājušo sieviešu dienu. Čau!